Nezinu, vai to, kas ir šajā leduskapī, pagājušā gadsimta sākuma mākslinieki uzskatītu par veģetāru vai neveģetāru. Tomēr es domāju, ka tas ir katras meitenes sapnis. Pasaki man, kas ir tavā leduskapī, un es pateikšu, kas esi tu pats. Iespējams, pēc tāda principa savulaik vadījās latviešu izcelsmes fotomākslinieks Ulvis Alberts, kad fotografēja slavenības pie viņu leduskapiem. Rīgā dzimušais fotogrāfs Ulvis Alberts Holivudā dzīvoja tās otrajā zelta laikmetā, pagājušā gadsimta 70. un 80. gados, kad starp slavenībām un fotogrāfiem un žurnālistiem vēl valdīja gluži citas attiecības. Noteikti cilvēki bija daudz pieejamāki. Noteikti nebija šis tāds zvaigznes kults tik lielā mērā izplūsts, kā viņš ir šodien, kad ir miesas sārgi, menedžeri, kad visi jāsarunā iepriekš. Bet es domāju, Ulvim Albertam piemīt tādu unikālu spēju būt tik ļoti komunikablam un arī atvērtam pret cilvēkiem, kad viņš vienkārši atbruņoja viņus. Ulvija Alberta arhīvi ir tik plaši, ka no tiem var smelt un smelt, un allaži atrodas kāda unikāla, vēl nekad nepublicēta fotogrāfija, kaut gan viņa bildes ilustrējušas daudzus prestižus preses izdevumus. Darbu sērija Icebox, jeb slavenības pie saviem leduskapiem, arī ir portretējumu un fotogrāfu savstarpējās uzticēšanās rezultāts. Ulvim izdevās atrast kontaktu ar neparastākiem cilvēkiem, ar Stevenu Spilbergu, ar Edru Šē, ko mēs varētu teikt, Čārls Bukovskis, kas savu laika tādu skandalos cilvēku un rakstnieku, un viņš vēl stāstīja, ka viņš ir sagatavojies īpaši šim tikšanās reizēm, paņēmis līdz 4-5 pakas alus, ja, kas uzreiz atvēra pieticīgā Bukovskas sirdi, tas tika ielikts leduskapī. Piemēram, Filijas Dillera komedianti bija apzināti ielikusi lelles galvu un kādu no 48. gada sasaldētu vistu. Tātad, būdama komedianti un atraktīva sieviete, viņa vēl šo garu turpināja arī savā leduskapī. Es domāju, vispār cilvēkiem jāatgriežas pie šīs tādas sirsnīgas komunikācijas, un es domāju, ka tas atvērs ne tikai durvis, arī leduskapis. Un tas varbūt mūsu laikmetā zudz. Laikā, kad tik daudz ļaužu, kas gribētu kaut kas būt, cenšas apliecināties izrādot bulvāra presē ne tikai savu leduskapju, bet arī guļamistabas atvilkņu saturu un atkailinās pašas, var pasmaidīt, ka šīs bildes rāda aizgājušu laiku, kad debesis bija zilākas, zāle zaļāka un alus garšīgāks. Taču pretstatā minēto preses bilžu viendienībai šie portreti piedāvā pievienoto vērtību – stāstu.